Gods un slāva. Gods un slāva, Tēvs. Tavs vārds tiek augstu godāts. Mēs slavējam Tev, kungs. Tēvs, Jēzus svarnajā vārdā, mēs esam atnākuši šeit, mēs esam atnākuši, lai saņemtu atziņu no Tevis. Mēs esam atnākuši, tāpēc, ka Tu esi mūsu vilcis uz šeit. Mēs paši neesam atnākuši savā spēkā. Mēs esam atnākuši šeit, tāpēc, ka Tu esi ielicis mūsos vēlmi būt šeit. Ja mēs esam kaut kur, kur Tu gribi, lai mēs esam, tas ir tikai tāpēc, ka Tu esi ielicis vēlmi mūsu sirdī. Un tāpēc gods un slāva Tev. Gods un slāva Tev, Tēvs, jo Tu mūs vienmēr velc pie sevis. Tu mūs vilki tad, kad mēs Tev nepazinām, un arī tagad, kad mēs Tev zinām, Tu vēl joprojām mūsu velc. Tu mūsu velc pie sevis, Tēvs. Un mēs esam tik pateicīgi, ka mums ir dota iespēja brīvi nākt Tavā priekšā. Ka mums nav jābaidās no tā, kas notiks. Mēs varam nākt pie Tevis, zinot, ka Tu mūs esi aicinājis. Zinot, ka Tev vienmēr kaut kas labs ir priekš mums. Gods un slāva Tev, kungs. Un tāpēc šodien mēs nododam šo dievkalpojumu Tavā ziņā, Tēvs. Mēs nododam visu Tavās rokās, kungs. Viss gods un visa slava ir Tev. Un mēs sagaidām kaut ko lielu un kaut ko varam šodien. Tāpēc, ka Tu esi mūsu vilcis. Un zini, tad, kad Tēvs velk savu bērnu pie sevis, tad, kad Tēvs sagaida, ka viņa bērns nāks pie viņu, tad Tēvam kaut kas iet priekš viņa bērnu. Viņš nekad viņu nesagaida ar tukšām rokām. Viņam vienmēr kaut kas ir. Un ja Dievs mūs ir vilcis, ja Tēvs Tu mūs esi vilcis, tad Tev ir kaut kas priekš mums šodien. Tev ir kaut kas, kas ir vajadzīgs tieši tagad. Tev ir kaut kas ir svaigs. Kaut kas ir paredzēts šim mirklim. Kaut kas tāds, kas mums palīdzēs dzīvot dzīvi dievbijībā, svētībā, mīlestībā, priekā, iepriecā un laimē. Jēzus Kristus varējā vārdā. Tev ir kaut kas tāds, kas mums ļaus pārvarēt grūtības. Tev ir kaut kas tāds, kas mums dos atspirdzinājumu. Un mēs to sagaidām, kungs, jo mēs nākam un mēs sagaidām, ka Tev patiesi kaut kas ir priekš mums. Tu esi teicis savā vārdā. Tu, kungs, teici savā vārdā, ka tas, kas nāk pie Dieva, viņam nākas ticēt, ka Dievs ir un ka Dievs atmaksā tiem, kas viņu meklē. Tāpēc mēs ticam gan Tev, gan tam, ka Tev ir, ko mums dot, Tēvs. Un mēs atveram savu sirdi tam, ko Tu esi paredzējis priekš mums. Mēs atveram savus acis tam, ko Tu esi paredzējis priekš mums. Mēs atveram savus ausis. Mēs atveram savu prātu, lai pieņemtu vārdu no Tevis, kurš nav tikai vārds, bet kas ir dzīvība un zāles tiem, kas to atrod. Tāpēc mēs meklējam un mēs atrodam, jo Tu parūpējies par to, ka mēs atrodam Tavu patiesību. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen. Amen. Gods un slāva, kungs. Amen. Jūs varat sēsties, jūs varat stāvēt, jūs varat darīt, ko jūs gribat. Slāva, kungs. Halleluja. Gods un slāva, kungs. Halleluja. Gods un slāva, kungs. Ja gribat, varat dejot. Amen. Amen. Hosejas 4.6. Hosejas 4.6 ir rakstīts, ka mana tauta iet bojā un iznīks atziņas trūkumu dēļ. Iet bojā atziņas trūkumu dēļ un iznīks, tāpēc, ka neko negrib mācīties. Un ziniet, tur, kur nav atziņas, tur vienmēr ir haoss. Tur, kur nav atziņas, tur vienmēr ir neizpratne, tur vienmēr ir apjukums, tur vienmēr ir strīdi, tur vienmēr ir kaut kādas domstarpības. Beigās tur cilvēki iziet ārā no mīlestības, nedzīvo saticībā. Haoss un nekārtība. Tur, kur ir apjukums. Bet mums ir vajadzīga atziņa. Jo atziņa ir tā, kas aizskalo prom neskaidrību. Atziņa ir tā, kas aizskalo prom apjukumu. Amen. Mēs nebūsim tie cilvēki, kas dzīvo bez atziņas. Mēs nebūsim tie, kas iet bojā atziņas trūkumu dēļ. Man patīk, kā Bībelē ir rakstīts. Jākab 1.5 ir teicis, bet ja kādam no jums trūkst gudrības, lai tas to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam tiks dots. Amen. Mēs zinām, ka Dieva vārds ir rakstīts priekš tevis un priekš manis. Amen. Gods un slāva Tev, kungs. Un ja viņš ir rakstīts priekš tevis un priekš manis, tad lasot, ja tev trūkst gudrības, lūdz to no Dieva, un viņš to dos devīgi, katram, kas lūgs, tas attiecās uz tevi un mani, vai ne? Tad nebūsim vienkārši cilvēki, kas tikai dzird Dieva vārdu. Turpat Jākaba vēstulē 1.22 ir teikts, ka esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji paši sev maldinātāji. Un ja mēs zinām, ka Dievs saka, ja tev trūkst gudrības, lūdzu šo gudrību no manis, un es tev viņu došu, tad nebūsim tikai vārda klausītāji, lūgsim šo gudrību. Amen?
Vai mēs varētu lūgt tieši tagad šo gudrību? Visi kopā. Tēvs, Jēzus vārdā mēs lūdzam gudrību no tevis. Tu esi teicis, ka tu dosi devīgi un tu dosi nepārprastāms. Un mēs lūdzam šo gudrību no tevis šeit, un mēs lūdzam šo gudrību no tevis tagad. Kungs, mūsu sirds ir atvērts. Un tu teici, ka mēs saņemsim, tāpēc mēs ticam un mēs sagaidām šo gudrību no tevis. Halleluja, lai tavu atklāsme piepilda mūsu dzīvi. Lai tavu gudrība ir tā, kas vada mūs cauri katrai situācijai. Lai izejot cauri, mēs iziet kā uzvarētāji un pagodinātu tavu vārdu. Gods un slava. Amen. Un kas lūgs, tas saņems. Kas meklēs, tas atradīs. Halleluja, slava tev, kungs. Man tik ļoti patīk Dieva vārds, jo viņai ir tiešām atbildes katrai situācijai. Praktiskas norādes un praktiskas atbildes. Halleluja, un mēs lūdzam un mēs saņemam. Amen. Ķersimies klāt. Gods un slava, kungs. Gods un slava. Ko lūdzu? Tieši šodien ierakstīju no no Jāņa 16:6 pa lūkšanu. Jā. Un tur bija grieķu tulkojums. Jā. Un grieķu tulkojums ir tāds: ja jūs lūgsiet manā vārdā un man tā nebūs, es to priekš jums radīšu. Halleluja. Halleluja. Tieši šodien ierakstīju. Amen. Amen. Slāvu Dievam! Amen! Paskaties, cik jauks mūsu Dievs ir. Ja tā nav man, es to radīšu priekš tevis. Bet vai tas nav tieši tas, ko mēs redzam, ka Dievs arī ir darījis? Viņš izveidoja visu priekš mums, viņš izveidoja šo zemi, šo visumu, šo planētu, viņš sūtīja savu dēlu priekš mums, lai mēs saņemtu glābšanu, kuras nebija bez vidu. Amen! Tik tiešām. Ja reiz viņš sūtīja, kā Bībelē ir rakstīts, ja es jums atdevu savu dēlu, kas bija pats dārgākais debesīs, kā gan es jums arī nedošu visas pārējās lietas? Ja es atdevu visdārgāko, kas man bija. Halleluja, slāva tev, kungs. Amen, gods un slāva tev, kungs. Labi, otrā vēstule korintiešiem. Slāva tev, Dievs. Un mēs skatīsimies 3. nodaļu. Tā, 2. korintiešiem 3. nodaļa. Un es lasīšu no 5. panta. Ne, ka mēs paši no sevis būtu spējīgi ko labu domāt, bet ja arī esam spējīgi, tad tas ir no Dieva. Amen. Mēs paši no sevis neesam spējīgi domāt un ko labu. Bet jā, esam, tas ir no Dieva. Lasam tālāk. Kas mūs darīs spējīgus kalpot jaunajai derībai? Nevis burtam, bet garam. Jo burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Paskatieties, mīļie draugi. Mēs atkal virzamies šajā pašā virzienā, kur mēs ejam jau vairākas nedēļas. Neko labu mēs no sevis nespējam domāt, ja spējam, tas ir no Dieva, kurš mūs ir darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai. Redziet, lai kalpotu jaunajai derībai, Dievs tev dara spējīgi. Dievam tevi ir jādara spējīgi kalpot jaunajai derībai. Vecajā derībā tu varēji saņemt likumu, un tu varēji sakot šim likumam. Bet jaunajā derībā Dievs tevi dara spējīgi kalpot jaunajai derībai. Un paskaties, cik interesanti. Nevis burtam, bet garam. Citiem vārdiem sakot, nevis rakstiskiem likumiem. Jaunā derība tā nav kalpošana rakstiskiem likumiem. Tā ir kalpošana garam. Kalpošana garam. Slavu tev, kungs. Nevis burtam, bet garam. Un tālāk rakstīts, jo burts nokauj, bet gars dara dzīvi. Es izlasīšu tālāk un tad analizēsim. Bet ja kalpošanai nāvei ar saviem akmeņos kaltajiem burtiem bija tāds spožums, ka Izraēla bērni nevarēja skatīties Mūzes vaigā viņa spožuma dēļ, kam taču bija jāsūt, kā lai nebūtu daudz lielāks spožums gara kalpošanai. Jo, ja pazudināšanas kalpošanai bija spožums, tad jo daudz vairāk tas ir taisnošanas kalpošanai. Kas bija spožs, tas tagad ir zaudējis savu spožumu šī pārlieku lielā spožuma dēļ. Jo, ja kam bija jāzūd, bija spožums, tad jo vairāk būs spožums tam, kas paliek. Slavu tev, kungs. Un tagad tālāk no 14. Labi, lasīsim tālāk no 12. panta.
Tāpēc, ka mums ir tāda cerība, mēs runājam ar lielu drosmi. Un ne tā kā Mūzes, kas klāja apsegu pār savu vaigo Izraēla bērni neredzētu, kā izbeidzas tas, kam jāzūd, bet viņu sirdis tika nocietināts, jo līdz šai dienai tas pats apsegs paliek lasot veco derību. Veco derību lasot nevar tikt atsegts, jo tas zūd ar Kristu. Bet līdz šai dienai, kad lasa Mūzu, apsegs paliek aizklāts pār viņu sirdī. Bet līdz ko atgriežas pie tā kunga, tur sega tiek noņemta. Tas kungs ir gars, kur tā kunga gars, tur ir brīvība. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dievu godību redzēdam, kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu, vai arī no godības uz godību, tulkojas šis vārds. To dara tā kunga gars. Amen. Amen. Man patīk lasīt Bībeli. Slāva kungs. Bībeli nekad nevar lasīt daudz. Slāva kungs. Paskatieties, šeit mēs nolasījām 3. nodaļu no 5. panta līdz galam. Ja? Un šeit ir ļoti interesants lietas. Iesākumā mēs lasām, ka neko labu cilvēks pats no sevis pat nevar padomāt. Ja arī ir kāda laba doma, tas ir no Dieva. Un tālāk mums ir parādīts, ka Dievs mums ir darījis spējīgus kalpot jaunajai derībai, kas ir nevis burtā, bet garā. Ja? Un paskatieties, tad iet salīdzinājums starp burtu un starp garu, vai arī starp veco derību un starp jauno derību. Ir šis salīdzinājums. Un ja mēs vienkārši tā lasām, mēs reizēm neiedziļinamies tajās sīkajās niansēs. Ja? Jo, kā es arī teicu, iesākot šo dievkalpojumu, ka tur, kur nav atziņas, tur ir hauss, tur ir nekārtība, tur ir putra, varētu teikt tā. Ja? Un tas, ko es redzu, ka draudzē ļoti bieži ir situācija, kur cilvēki jauc kopā visas šīs lietas, jauc kopā 10 baušļus ar žēlastību, jauc kopā veco derību ar jauno derību, jauc kopā visas šīs lietas. Un ziniet, kas sanāk hauss, sanāk neskaidrība. Sanāk tas, ka cilvēks neizprot, kāpēc lietas nestrādā, bet viņas nevar strādāt, jo viņas ir sajauktas kopā. Viņas ir sajauktas kopā un viņas vienkārši nevar strādāt. Un ir hauss. Bet tāpēc mums ir jāiedziļinās Dieva vārdā. Amen. Un tāpēc paskatīsimies, kas tad ir rādīts šajā nodaļā. Kas šeit ir parādīts? Šeit ir parādīta atšķirība. Un paskatieties, kā jaunā derība vispār, kā šeit ir rakstīts, kā ir salīdzināts šīs divas derības. Šeit ir teikts, tā ir kalpošana nāvei, vecā derība. Tas ir tas, kas ir rakstīts šeit precīziem vārdiem. Kalpošana nāvei, jaunā derība, gara kalpošana. Vecā derība ir pazudināšanas kalpošana. Jaunā derība ir taisnošanas kalpošana. Vecā derība ir tas, kas zūd. Jaunā derība ir tas, kas paliek. Vecā derība tā ir situācija, kurā cilvēks ir ticīgais, ir pārklāts ar apsegu. Jaunajā derībā apsegs zūd līdz ar Kristu. Tā ir vecā derība, tā ir derība, kas kalpina. Jaunā derība tā ir tāda, kas atbrīvo. Slavu tev, Dievs! Paskatieties uz šo atšķirību. Jūs redzat, cik ļoti liela ir atšķirības ar šīm derībām. Viena ir tā, kas kalpina, kas pazudina, kas ved nāvei. Tik briesmīgi vārdi it kā liekas. Un tomēr Pāvils viņus raksta. Un tā ir tikai viena maza vieta no vēstules korintiešiem. Bet ir neskaitāmas šādas vietas. Tāpēc mums ir skaidri jāiegūst atziņa par to, kas mēs esam un kādai derībai mēs kalpojam. Amen. Vai mēs kalpojam derībai, kur ir burts, kas nokauj? Vai arī mēs kalpojam derībai, kurā gars dara dzīvi? Halleluja! Tieši tā, dzīvības gara likums Jēzu Kristu mums ir atbrīvojis no grēku un nāves likumu. Amen. Mēs līdz tam tiksim. Gods un slavu tev, kungs. Tāpēc mums ir jāzina, kādā derībā mēs esam. Un ne tikai to, ka jaunajā, bet ko nozīmē jaunā derība. Jaunā derība ir derība, kas ir gara kalpošana, taisnošanas kalpošana, tā, kas paliek, tā, kurā apsegs. Un ko nozīmē apsegs? Ko nozīmē apsegs? Lasot veco derību Bībelē, teikts, apsegs paliek pār tevi. Citiem vārdiem sakot, tev nav atziņas un izpratnes. Tu lasi kaut ko, bet tu neizproti, ko tu lasi. Es precizēšu, ne tikai lasot, jo tu vari lasīt veco derību ar jaunās derības apziņu, un apsegs nav virsū pār tevi. Bet tu vari mēģināt dzīvot vecajā derībā, un apsegs paliek pār tevi.
Kad tu mēģini turēties pie vecās derības principiem, tad apseks, tumsības apseks paliek pār tevi, un tu neredzi, kur tu ej, un tu nesaproti, ko tu dari, un tu nesaproti, kas tavā dzīvē notiek. Bet šis apseks tiek noņemts nost līdz ar Jēzu Kristu. Amen. Un mēs esam iegājuši derībā, kurā šis apseks līdz ar Jēzu Kristu pazūd. Mēs esam derībā, kura mūs atbrīvo vai dod mums brīvību. Jo kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Halleluja. Un mēs tiekam pārvērsti. Mēs dzīvojam derībā, kurā mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz spožumu un no godības uz godību. No spožuma uz spožumu un no godības uz godību. Paskatīsimies uz šo vietu, tas ir 18. pāns. Bet mēs visi atsaktām sejām, jaunajā derībā, amen. Atsaktām sejām. Atsaktām sejām mēs topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. Bet mēs visi atsaktām sejām, Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu. To dara tā kunga gars. Šeit ir ļoti interesants viens fakts. Jā, mēs tiekam pārvērsti no spožuma uz spožumu, un tas izklausās labi. Bet, zini, ja mēs skatāmies uz savu dzīvi, mēs reizēm domājam, es neredzu šīs pārvērtības. Saprotat, par ko es runāju? Jā, Bībele saka, tu tiec pārvērsts no spožuma uz spožumu, bet reizēm mēs neredzam šīs pārvērtības. Reizēm mēs neredzam, kā tas notiek. Tad lūk, šeit ir ļoti svarīgs viens fakts. Šeit ir teikts, mēs visi atsaktām sejām. Atsaktām sejām. Tad, kad mūsu seja ir atsakta, tajā mirklī mēs Dieva godību redzēdami kā spogulī. Tad mums ir atsakta seja, un mēs redzam Dieva godību. Tad, kad mēs redzam Dieva godību, tas ir mirklis, kurā mēs tiekam pārveidoti viņa līdzībā, no godības uz godību. No spožuma uz spožumu. Tas ir tas mirklis. Un tagad parādās jautājums, vai mēs redzam Dieva godību? Vai mēs redzam Dievu godību? Jo redzi, tas, uz ko tu skatīsies, ir tas, pēc kā tēla un līdzības tu tiks pārveidots. Jautājums ir, uz ko tu skaties? Uz kam ir pievērstas tavas acis? Jo Dievu godību redzēdami, mēs tiksim pārvērsti no godības uz godību. Ziniet, Mūzes, kad uzkāpa Sinai kalnā, viņam tika dota šī bauslība. Viņš runāja ar Dievu, un pēc tam, kad viņš bija runājis ar Dievu, viņš teica, Dievs, tev ir jāiet mums pa priekšu. Ja tu mums neies pa priekšu, mēs labāk paliksim, kur mēs esam. Dievs teica, labi, es iešu tev pa priekšu. Tālāk Mūzes sacīja, viņš daudzas lietas teica, viņš teica, ja es esmu izlūdzies tavu labestību, tad vēl, viņš bija vairākas lietas, ko viņš lūdz Dievam. Un pati pēdējā lieta, kad Dievs uz visu viņam bija atbildējis ar jā, tad Mūzes pateica, Dievs, es gribu redzēt ko? Tavu godību. Es gribu redzēt tavu godību. Kāpēc es gribu redzēt tavu godību? Un kas notiek tad, kad tu redzi Dieva godību? Saprot pareizi, vecajā derībā neviens nekad nevarēja redzēt Dieva godību. Jo tie, kas redz Dieva godību, tiek pārvērsti no pēc viņa tēva, no godības uz godību. Bet Mūzes bija īpašā situācijā tajā mirklī. Viņš bija tur, kur nebija neviena cita. Viņš bija svētajā kalnā. Viņš bija uzkāpis Sinai kalnā, pie kura, ja kaut vai vien kāds pietuvotos, viņš būtu akmeņiem nomētājums, viņš mirtu uz vietas. Mūzes bija ticis Dieva klātbūtnē. Un Dieva klātbūtnē viņš teica, Dievs, kungs, es gribu redzēt tavu godību. Halleluja, es gribu redzēt tavu godību. Un Dievs viņam teica, labi. Viņš teica, es iešu tev garām. Bet tajā mirklī, kad es iešu tev garām, tad es aizklāšu tavu skatu ar roku, lai tu nespētu mani redzēt. Jo nav neviena, kas var redzēt mani un palikt dzīvs. Bet tajā mirklī, kad es būšu pagājis garām, es noņemšu roku. Un tu varēsi redzēt mani no muguras. Un tu redzēsi manu godību. Un Mūzes redzēja Dievu godību. Un jūs zināt, kas ar viņu notika? Viņa seja sāka mirdzēt. Viņš kāpa lejā no Sinai kalna. Un ir teikts, ka tad, kad viņš kāpa lejā, viņa vaigs, viņa seja spīdēja un mirdzēja. Zini, kāpēc? Jo Dieva godība tā ir gaisma. Tā ir milzīga gaisma, kas spīd. Ziniet, kāpēc Dieva valstībā, kad mēs būsim atjaunotajās debesīs, nebūs saules?
Bībelē rakstīts, jo saule nebūs vajadzīga, jo gaisma nāks no viņa. Tā būs viņa šikēna, tā būs viņa godība. Tā būs viņa godība, kas laistīsies. Viņa godība, kas spīdēs. Halleluja! Gods un slāva, kungs. Un Mūzes redzēja šo godību. Un kad viņš skatījās uz šo godību, viņš tika pārveidots no godības uz godību, līdz viņš sākas mirdzēt un spīdēt. Amen. Viņš sāka mirdzēt un spīdēt. Bet saprotiet, Bībele saka, ka lasot veco derību vai esot vecajā derībā, šis pārseks vēl joprojām paliek, jo Mūzes apsedza savu seju, kad viņš kāpa lejā no Sinai kalna. Viņš apsedza savu seju, jo viņš zināja, ka šīs pozme, šī godība, ko viņš ir redzējis un ar kuru viņš mirdz, viņa izzudīs. Jo viņa izzudīs, viņa nevar palikt, jo viņam nav pieejas pie Dieva godības. Un viņš apsedza savu seju. Bet tagad, šodien, mēs varam būt ar atsektām sejām. Mēs varam droši skatīt Dieva godību ikdienā, katru mirkli, katru sekundi. Mēs varam pavadīt laiku Dieva godībā. Mēs varam baudīt Dieva godību. Mēs varam dzert Dieva godību. Mēs varam piepildīties ar Dieva godību. Katru mirkli. Un mēs varam spīdēt. Un Filipiešiem 2.15 ir teikts, tāda ir tā kunga griba, lai jūs spīdētu, kā gaismekļi sabojātas un samaitātas paaudzes vidū. No kurienes būs šī gaisma? No tā, ka tu skaties uz Dieva godību. No tā, ka tu skaties uz Dieva godību. Kā tu vari skatīties uz Dieva godību? Tev ir jābūt Dieva klātbūtnē. Tev ir jābūt Dieva klātbūtnē. Un tu atrodies Dieva klātbūtnē, tad, kad tu lasi viņu vārdu. Tu atrodies Dieva klātbūtnē, tad, kad tu pavadi laiku sadraudzībā ar viņu. Kad tu lūdzies. Es nerunāju par mūsu Tēvs debesīs skaitīšanu. Es runāju par reālu dzīvu lūkšanu. Es runāju par lūkšanu, kurā tu runā ar savu tēvu. Tad, kad Mūzes runāja ar Dievu, viņš ar viņu sarunājās. Viņš teica, es gribu redzēt tavu godību. Ja viņš nebūtu to teicis, vai viņš būtu redzējis Dievu godību? Nē, viņš nebūtu redzējis, jo Dievs ar viņu runāja to. Slāv tev, kungs, halleluja, es to sadzirdēju. Ziniet, Dievs runāja ar Mūzu par to, kas bija svarīgs viņam. Dievs runāja ar Mūzu, lai atklātu Mūzu to, kas bija svarīgs priekš viņu. Viņš viņam nodeva instrukcijas. Viņš viņam nodeva, ko? Viņš. Dievs runāja ar Mūzu. Kā viņš? Tas, kas viņš bija? Dievs vai Mūzes? Dievs runāja ar Mūzu un teica to, kas bija svarīgs Dievam. Dievs runāja ar Mūzu, atklājot Mūzu un to, kas bija svarīgs priekš viņa, priekš Dieva. Bet tad, kad viņš bija pabeidzis visu sakāmo, tajā mirklī Mūzes teica, kas ir svarīgs viņam. Mūzes atklāja Dievam, kas bija svarīgs priekš viņa. Kas bija svarīgs priekš Mūzes, un viņš teica, es gribu redzēt tavu godību. Un ja viņš to nebūtu pateicis, viņš būtu aizgājis prom no kalna un neredzējis šo godību. Jā, viņš būtu redzējis Dievu, viņš būtu runājis ar Dievu, viņš būtu piepildīts ar visu šo, bet viņš nebūtu redzējis viņa godību. Un zini ko, es tev gribu pateikt šodien, mums ir iespēja redzēt Dievu godību. Tev ir iespēja redzēt Dievu godību, bet jautājums ir, kas notiks tavā lūkšanu laikā? Kāda būs tava lūkšana dzīve? Vai tava lūkšana dzīve būs tāda, kurā tu izvēlēsies tikai dzirdēt to, ko Dievs saka tev? Vai tava lūkšana dzīve būs tāda, kurā tu izvēlēsies saņemt visu nepieciešamo šīs dienas dievkalpojumam? Piemēram, es esmu mācītājs. Es varētu lūgties tā, es varētu teikt, Dievs, šodien ir dievkalpojums. Tēvs, ko man sacīt cilvēkiem? Iedod man to, ko man pateikt. Es varētu lūgt šādi, un kad es esmu saņēmis, es varētu beigt lūgt. Bet es varu iet tālāk. Es varu teikt, Dievs, es gribu redzēt tavu godību. Dievs, es gribu redzēt vairāk. Vairāk tikai par to, kas ir nepieciešams. Amen. Šī Dieva godība Mūzum nebija nepieciešama. Bet tas bija kaut kas, ko viņš gribēja. Ko gribi tu? Kāda ir tava lūkšana dzīve? Vai tava lūkšana dzīve aprobežojas ar to, ko mēs šodien ēdīsim? Vai tava lūkšana dzīve aprobežojas ar to, ko mēs šodien vilksim? Un saprot man pareizi, tās ir labas lietas. Jo Dievs tev nodrošina, ko ēst, viņš tev nodrošina, ko vilkt, viņš tev nodrošina, kur dzīvot, viņš tev nodrošina, ar ko braukt, ar ko dzīvot. Viņš to visu nodrošina. Viņš tev nodrošina, kā pavadīt tavu brīvo laiku, mīlestībā, mierā, priekā un saticībā. Bet zini, ir vēl. Ir kaut kas vēl. Un es gribu teikt, ka mūsu lūkšanām ir jākļūst dziļākām. Mūsu lūkšanām ir jākļūst dziļākām. Un kad es saku dziļākām, tad es runāju, mums lūkšanās ir jāpāriet no fiziskā
uz vēsturisko un uz garīgo tavu. Amen. Amen. Redziet, tad, kad mēs iesim dziļāk savā lūkšanu dzīvē, tad tas būs mirklis, kurā mēs skatīsim viņa godību. Un kad mēs skatīsim viņa godību, tad šeit ir rakstīts, ka mēs atsaktām sejām Dieva godību redzēdam kā spogulī, topam pārvērsti viņa paša līdzībā, no spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars. Parunāsim nedaudz par to, ko nozīmē no spožuma uz spožumu. Parunāsim par to, ka šis vārds spožums, tas ir vārds no grieķu valodas, kas nozīmē godība. Godība, spožums. Ja? Ir vēl pāris tulkojumi, bet šie ir tie precīzākie. Godība vai spožums. No godības uz godību. No spožuma uz spožumu. Ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka, ja mēs skatāmies uz vārdu spožums, tad tas ir tā, no spožuma uz spožumu vienmēr nozīmē no mazāka spožuma uz lielāku spožumu, uz lielāku spožumu, uz lielāku spožumu. No godības uz godību. Godība, vēl lielāka godība, vēl lielāka godība. Citiem vārdiem sakot, tu nevari palikt tajā stāvoklī, kurā tu esi. Ja tu eji no godības uz godību, no spožuma uz spožumu, tas nozīmē to, ka tavs šodienas spožums ir lielāks par tavu vakardienas spožumu. Tava šīs dienas godība un tava rītdienas godība būs lielāka nekā šīs dienas godība. Tā ir iešana no spožuma uz spožumu. Tas nozīmē to, ka tu nevari palikt tajā stāvoklī, kurā tu esi. Tu nevari palikt tajā attīstībā, kurā tu esi. Tu nevari palikt tajā ticības līmenī, kurā tu esi, jo tev ir jāpieaug. Un kad tu redzi Dievu godību, tad tu dienu no dienas pieaudz. Amen. Tu pieaudz. Bērnišķīgās lietas sāk atkrist. Un tu sāc nobriest. Un tas, ko mēs lasījām Ebrejiem 6. nodaļā pagājušajā dievkalpojumā. 2. pāns, kur bija teikts, atstādami Kristus mācības pamatus, virzīsimies vai dosimies pretī pilnībai. Amen. Šī pilnība ir tad, kad tu skati Dievu godību. Amen. Kad tu esi, ka tavu lūkšana dzīve ir dzīve. Tā ir dzīve un dzīve. Amen. Gods un slāv tev, kungs. Un zini, lūkšana dzīve, viņi ir savīta burtiski kopā ar Dieva vārdu lasīšanu. Šīs divas lietas ir neatdalāmas. Viņas ir burtiski kā sapītas un savītas kopā. Lūkšanu dzīve un Dieva vārdu lasīšana. Amen. Un zini, tas ir kaut kas tāds, ko var izdarīt tikai tu. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar izdarīt tavs mācītājs. Tas ir kaut kas tāds, ko nevar izdarīt tavs brālis, tava māsa, Kristū, tavs tēvs, tava mamma, tavs bērns. Tas ir kaut kas tāds, ko var izdarīt tikai tu. Man ir bijušas lūkšanas, kad es esmu lūdzis par cilvēkiem. Un es esmu teicis Dievs, un es esmu lūdzis manā skatījumā vislabākās lietas priekš sevis un priekš cilvēku. Un man Dievs vienreiz pateica, Alan, viņš teica, zini, tu vari šīs lietas lūgt gan priekš sevis, gan arī vari lūgt priekš citiem. Viņš saka, bet tu nevari viņas iegūt priekš citiem. Tu viņas vari iegūt tikai priekš sevis. Jo tā ir cilvēka katra personīgā izvēle. Ja tu gribi, lai viņiem tas ir, nelūdz par viņiem tā, un Dievs man teica, lai es savādāk lūdzu. Lai cilvēki paši sāktu lūgt šīs lietas, lai viņi paši sāktu gribēt šīs lietas. Saka, jo pats labākais, ko tu esi priekš kāda paredzējis, un tas tiešām ir ļoti labs varbūt kaut kas. Ja viņš pats to neredz un negrib un nesaprot, tu to nevar izlūgt priekšā. Jo ir lietas, kas mums pašiem ir jāizdara. Un tad kopš tās reizes es teicu, Dievs, es lūdzu, lai tās lietas būtu citiem. Es teicu, bet es par citiem neatbildu, es atbildu par sevi. Tāpēc, kas attiecās uz mani, tad es lūdzu priekš sevis. Es gribu būt par svētību priekš citiem. Es gribu būt tas cilvēks, kas iet un kas pagodina tavu vārdu. Es gribu to darīt. Es nezinu par citiem. Es nezinu, vai tu gribi. Es gribu. Un ja tu negribi, pārbaudi savu sirdi, kāpēc? Ja tu gribi, tad gribēšana bez darīšanas nenovedīs nekā kā. Amen? Gods un slāv tev, kungs. Ir daudzas lietas, ko es gribu, bet es nedaru. Un ja es tās nedaru, tad mana gribēšana nenovedīs pie viņām. Tas nav iespējams. Es gribētu, piemēram, es gribētu spēlēt klavierus. Es gribu spēlēt klavierus. Vai no tā es viņas, vai kā jūs domājat, vai es kādreiz spēlēšu klavierus, vienkārši gribot spēlēt klavierus? Ir jāsāk kaut kas darīt. Jā, es zinu gadījumus,
kuros Dievs pārdabiskā veidā cilvēkam pasaka, ej, apsēdies pie klavierēm un spēlē slavēšanā. Un viņš nekad nav spēlējis. Es zinu konkrēti tādu gadījumu. Un cilvēks apsēdās un sāk spēlēt, un kopšās reizes slavēšanas vadītājs. Tie ir izņēmumi. Dievam viss ir iespējams. Bet principā, ja es kaut ko gribu, man ir jādara. Halleluja. Ja tu gribi iet dziļāk Dieva lietās, tad es tev šodien saku, ir pienācis laiks darīt. Amen. Gods un slāva, kungs. Bet lai lūk par citiem, lai viņš gribētu pieņemsim kaut ko darīt, tas nav pareizi. Tu vari lūgt, kāpēc ne? Es vienkārši teicu, ka ir lietas, kuras mēs ļoti bieži lūdzam priekš citiem. Mēs lūdzam tādā veidā, teiksim, piemēram, Dievs, kaut nu visi cilvēki mēģinātu dzīvot tā, ka viņi pagodina tevi. Ja? Kaut nu visi cilvēki, piemēram, sludinātu tavu vārdu. Nu vienalga, ir daudz šādas lietas. Es kā lūdzu tā, lai Dievs pieņemsim, lai viņš grib to darīt. Tas ir pirmais. Jā. Jo, ja viņš to negrib, tas nav variants. Tā tu vari lūgt. Jā. Lai viņš grib to darīt. Cilvēks Skatieties. paša gribas, to var izdarīt. Tā ir lūšanās tur. Skatieties, mīļie draugi, gods un slāva, kungs. Romiešiem, atvērsim vēstuli Romiešiem. 7. nodaļa. Gods un slāva, kungs. Tā, Romiešiem 7. nodaļa. 4. pāns. Tā. Tāpat arī jūs, mani brāļi, līdz ar miesīgo Kristu, esat nonāvēti bauslībai un piedarat citam, tam, kas uzmodināts no mirušajiem. Tāpēc nesīsim augus Dievam, jo kamēr mēs dzīvojam miesā, bauslības modinātās grēcīgās kaislas spēcīgi darbojas mūsu locekļos, tā ka mēs nesam augus nāvi. Tagad turpretīm bauslība ir zaudējusi savu spēku pār mums, jo mēs viņai, kas mūs saistīja, esam miruši, tā ka nu varam kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā burta. Amen. Amen. Atkal ir šis salīdzinājums starp bauslību un starp garu kalpošanu. Ir salīdzinājums starp veco derību un jauno derību. Un man patīk, ka šeit ir parādīts, ka kamēr mēs dzīvojām miesā, citiem vārdiem sakot, bez Jēzus Kristus, tad bauslības modinātās grēcīgās kaislas spēcīgi darbojas mūsu locekļos, ka mēs nesam augus nāvei. Bet tagad bauslība ir zaudējusi savu spēku pār mums. Redzi, bauslībai ir reāls spēks līdz mirklim, kamēr cilvēks piedzimst no jauna. Bet tad, kad tu esi piedzimis no jauna, bauslība ir zaudējusi savu spēku pār mums. Kāpēc? Jo mēs viņai, kas mūs saistīja, esam miruši. Mums vairs nekas nesaist ar bauslību. Mēs esam miruši. Tā, ka tagad mēs varam kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā burta. Mēs varam kalpot jaunā garā un nevis pēc vecā burta. Ir šis vecais burts, un es nepieklūstu par to runāt. Vecais burts, kurš tev norāda, ko darīt un kā darīt. Bet mēs esam miruši šim vecajam burtam, un mēs varam dzīvot jaunā derībā. Pēc jauna, pēc šī gara, kalpot garām. Gods un slāva tev, kungs. 1. vēstule Korintiešiem vēlreiz. 15. nodaļa. 1. Korintiešiem 15. nodaļa un 55. 57. pāns. Šis ir tās lietas, kuras mums tiešām ir jāsaprot. 1. Korintiešiem 15. nodaļa, 55. pāns sākot. Kur nāve tava uzvara? Kur elle tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Bauslība ir grēka spēks. Bet paldies Dievam, kas mums ir devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tad mani mīļotie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgi tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs.
Bet paldies Dievam, kas mums ir devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Redzi, nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Šī pati bauslība ir grēka spēks. Ziniet, tik ļoti bieži kristieši uzdod šo jautājumu. Nu labi, mēs esam jaunajā derībā, bet kā tad 10 baušļi? Vot, man visu laiku nesaprotu, es kaut ko šeit. Tur jau tā lieta, tāpēc arī mēs par to runājam šodien. Amen. Tāpēc jau mēs par to runājam. Tieši tāpēc mēs par to runājam. Skatieties, kur paliek 10 baušļi? Kur viņi paliek, kad esi Jēzu Kristu? Slavu Tev, kungs, mēs nonāksim tūlīt pie visām šīm lietām. Tātad paskatieties, pirmkārt jau, mēs redzam, ka tātad bauslība ir kas? Te ir rakstīts, ka grēka spēks ir bauslība. Bauslība dod grēku spēkam. Paskaidrošu, ko tas nozīmē. Situācija ir tāda. Bauslība ir grieķu vārds entoli, kas nozīmē bauslība vai likums. Un tajā mirklī, kad tiek dots likums, kurš vienmēr ir tev nebūs. Šis likums sākās ar vārdiem tev nebūs zakt, tev nebūs nokaut, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs zakt cepums no mammas. Vienalga, tev nebūs. Tas viss ir tev nebūs. Un kad tu pēkšņi dzirdi tev nebūs, tad tajā mirklī tev rodās iekāra un vēlme uzzināt, ko tad man nebūs un kāpēc tad man nebūs. Kāpēc man nebūs? Es gribu to, ko man nebūs. Saprotat? Un tāpēc bauslība ir tā, kura dod spēku grēkam. Jo tagad tev parādās īpaša interese. Ja tu gribi, es jums vilkīgi pateiktu. Ja tu gribi, ja tev ir pietiekami mazs bērns, kurš vēl nav pieredzis pie šādiem gājieniem, bet ja tu gribi, lai viņš kaut ko izdara, pasaki viņam, nekādā gadījumā nedara to un to. Tā ir garantija, ka viņš to izdarīs. Arī lielākam cilvēkam. Jā, arī lielākam cilvēkam. Vienkārši tur jau viltīgāk jāskatās, jau, ko mēs sakam. Bet principā, skatieties, mīļie draugi, bet principā lieta ir tāda. Tad, kad tev pasaka, tev nebūs, tad tev parādās dzīve interese par to. Kāpēc? Es gribu paskatīties, es gribu pats redzēt. Ziniet, Lata sievai pateica, neskaties atpakaļ. Viņa paskatījās. Neskaties atpakaļ. Bet taču interesanti, kāpēc neskatīties. Ir sekas. Ir sekas. Un tāpēc grēka spēks ir, nāves dzelonis ir grēks, bet grēka spēks ir bauslība. Ja? Paskatīsimies tālāk. Romiešiem 8. nodaļa. Tas ir tas, ko māsa pieminēja jau, ja? Tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, jo dzīvības gara bauslība Kristu Jēzu tevi ir atbrīvojusi no grēka un nāves bauslības. Redzi, šī vecā derība ir nosaukta, šie baušļi, kas bija vecajā derībā, ir nosaukti par nāves un grēka baušļiem. Kāpēc? Jo viņi nes grēku, viņi ir grēka spēks, un grēks nes nāvi. Parādās jautājums, kas deva bauslību? Dievs, amen? Dievs deva bauslību. Tad kāpēc šī bauslība tiek saukta par nāves bauslību, par grēka bauslību? Kāpēc viņi dod spēku grēkam? Kā tas var būt? Saprotiet pareizi, bauslība ir svēta. Šķīsta, tīra, svēta, tas ir Dieva likums, tā ir Dieva griba. Problēma ir tāda, tad, kad kaut kas svēts sastopās ar kaut ko nesvētu, netīru un nešķīstu, tad tas, kas ir nesvēts, netīrs un nešķīsts, tam vienkārši ir jāmirst svētuma priekšā. Šī pārlieku lielā svētuma priekšā. Atcerieties, kas bija pie Sinai kalna. Ja kāds pietuvotos šim kalnam, viņš mīra. Augstais priesteris sacījā derībā, ja viņš iegāja vissvētākajā no svētajām vietām un kaut ko nepareizi izdarīja, viņš mira uz vietas. Šis cilvēks, es neatceros, kā viņu sauca, bet tad, kad Dāvids pārnesa derības šķirstu un viņi viņu uz ratiem bija uzlikuši un veidi, tad pa kalniem šūpojoties šie rati sāka gāzelēties un derības šķirsts slīdēja un viens no cilvēkiem pieskrēja un pieskārās viņam. Un viņš nomira uz vietas. Tāpēc, kad pārlieku lielāk šī svētuma priekšā, kāds ir Dievam, jebkas, kas ir nešķīsts, mirst, un bauslība pati par sevi ir svēta, bet viņa, kad sastopās ar nešķīstu, netīru cilvēku, kuram nav bez glābēja, jebkurš tāds ir, tad tajā mirklī viņa nes grēku, grēka apziņu un nāvi. Lūk, kāpēc. Un tad atkal jautājums, kur tad 10 baušļi paliek?
Jo redz, kas ir? Es zinu cilvēkus, kuri dzīvo jaunajā derībā, un viņi saka, jā, tik tiešām pravieši, vecā derība, viss tā ir vecā derība, tas ir labi, bet tas ir bijis un pagājis, mēs dzīvojam jaunajā derībā, bet 10 baušļi tomēr ir 10 baušļi, tie vēl ir jāievēro. Esat dzirdējuši tādu uzskatu. Tas ir tā, it kā 10 baušļi stāvētu ārpus visas vecās derības. Un kaut kādā mistiskā veidā ir pārcēlušies jaunajā derībā. Augstāka derība. Es gribu pateikt, mums ir ļoti bieži savi pieņēmumi. Ir lietas, kuras izklausās pareizi. Ir lietas, kuras šķiet pareizes. Pilnīgi izjūta ir tāda, ka tas ir pareizi. 10 baušļi tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, viņi ir tik labi. Un, protams, ka viņiem būtu jābūt arī jaunajā derībā. Jaunās derības kristieši ļoti daudz zina 10 baušļus. Varbūt pat ir pat cilvēki, kuri neko citu gandrīz nezina, bet 10 baušļus zina. Jo tas liekas, ka tas ir kaut kas īpašs. Kaut kas īpašs. Bet es jums gribu parādīt vēl tālāk. Gods un slāva tev, kungs. Gods un slāva tev, kungs. Paskatīsimies vēstulē Galatiešiem. 3. nodaļā. Galatiešiem 3. nodaļa, 22. pāns. Labi, lai būtu no 21. Labi, vēl labāk, no 19. Bauslības nolūks. Kāpēc tad ir dota bauslība? Pārkāpuma dēļ tā ir klāt pielikta. Līdz nāktu dzimums Jēzus Kristus, šeit ir runa par Jēzus Kristu, kam ir dots apsolījums. Eņģeļu dota bauslība ar starpnieku rokām ir uzrakstīta. Kur viens, tur nav starpnieka, bet Dievs ir viens vienīgs. Vai tad bauslība ir pret Dieva apsolījumiem? Nekādā ziņā ne. Jo, ja būtu dota bauslība, kas spēj dzīvu darīt, tad patiesi taisnība nāktu ar ko? Ar bauslību. Bet raksti ir visu saslēguši grēkā. Mēs lasījām, grēka spēks ir bauslība. Raksti ir visu saslēguši grēkā. Kāpēc? Lai apsolījums tap dots ticīgajiem, ticībā uz Jēzu Kristu. Bet pirms nāca ticība, mēs bijām turēti ieslēgti bauslības važās. Citiem vārdiem sakot, bauslība bija saistījusi mūs, līdz parādītos ticība, kurai bija jānāk. Tātad, bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Bet, kad ticība ir nākusi, tad audzinātājai vairs nav varas pār mums. Tad lūk, bauslība, tā skaitā 10 baušļi. Ir 613 baušļi kopsumā. Un pārējie, tie 613, atskaitot 10, tie ir tā saucamie baušļi, kur ir dažādi rituāli, dažādas ceremoniālie baušļi, tā saucamie roku mazgāšanas īpašas, visādi rituāli, kas viņiem bija. Bet 10 baušļi, atšķirība ir tāda, ka 10 baušļi ir īpaši izcēlti, jo viņi ir tie, kas tika iekalti akmenī. Amen? Tie bija akmenī kaltie 10 baušļi. Neviens cits baušļs nav bijis iekalts akmeņos. Tad, kad Mūzes nokāpa no Sinai kalna, tad viņš nonesa plāksnes, un šajās plāksnēs bija 10 baušļi. Tur nebija ne par vienu baušļu vairāk, 10 baušļi. Tie ir tie paši baušļi, kurus cilvēkus šodien neskapēc vēlās ievilkt jaunajā derībā. Bet tie bija 10 baušļi. Un ir rakstīts Bībelē, mēs lasījām akmenī kaltais burts. Par ko ir runa? Par 10 baušļiem. Jo mums nav vienkārši nekā cita. Gods un slāva tev, kungs. Akmenī nekas cits netika iekalts. Te ir runa par 10 baušļiem, un mēs esam miruši šiem 10 baušļiem. Mēs esam miruši šiem 10 baušļiem. Gods un slāva tev, kungs. Mēs varam dzīvot jaunā garā, nevis pēc vecā burta. Tāpēc 10 baušļiem jaunajā derībā nav vietas. Un es vēl vairāk paskaidrošu, kāpēc. Jo redzi, mums ir jāsaprot kaut kas. Tajā mirklī, kad mēs dzīvojam pēc vecās derības, tajā mirklī, kad mēs meklējam iespēju būt baušļos, sekot šiem baušļiem,
Tajā mirklī notiek interesanta lieta. Mēs darām to, kas mums ir pateikts. Mums ir konkrēts saraksts ar to, ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt. Un redzi, vecās derības princips bija sekojošs. Tev nebūs. Un viss tālāk, ko vien tev nebūs darīt. Un redzi, vecā derība tev mācīja, ko tu nedrīksti darīt. Viņi tev iedeva aizliegumus, bet viņi tev nemācīja, ko darīt. Un tāpēc jaunajā derībā mums nepietiek ar aizliegumiem. Mums nepietiek ar to, ka mums pasaka, tev nebūs pārkāpt laulību. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka bauslis tev nebūs pārkāpt laulību, viņš tev parāda uz to, ka tu nedrīksti pārkāpt laulību, bet viņš tev nemāca mīlēt tavu sievu. Bauslis tev nebūs zakt, tev parāda, ka tu nevari zakt, bet viņš tev nemāca būt devīgam. Tev nebūs melot. Saprotiet, baušļi tev aizliedza darīt konkrētas lietas, bet viņi tev nemācīja dzīvot konkrētā veidā. Viņi tev nemācīja darīt tās labās lietas, kas tev ir jādara, kā jaunpiedzimušam kristietim. Halleluja! Un tāpēc ir kāpošana garā. Nevis pēc burta, bet nu jau garā. Un skaties tagad uzmanīgi. Tajā mirklī, kad mēs piedzimstam no jauna, mūsu sirdīs ir izlieta Dieva mīlestība kopā ar svēto garu, kas mums ir dots Romiešiem 5.5. Un tagad mums ir jauna daba. Tas ir tas, par ko mēs runājām pagājušās nedēļas. Mums ir jauna daba un mums ir pretdabīgi grēki. Amen? Bet tad tagad parādās jautājums. Kā tad ar grēku jaunajā derībā? Kur vispār paliek grēks jaunajā derībā? Kāda ir grēka loma jaunajā derībā? Vecajā derībā ļoti vienkārši. Ja tu pārkāp kādu no likumiem, tu esi grēkojis. Bet jaunajā derībā mums ir jauna daba. Un pati, ja mēs kļūdamies, mums vispār atceraties nav jāskatās uz vecās derības baušļiem. Bet pati, ja mēs nokļūdamies, tad mirklī, kad mēs nožēlojam, Dieva žēlstība pārklāja grēku, mums ir piedots. Nožēlas mirklis nāk vēl pirms mēs esam pabeiguši grēkot, jo mums ir jauna daba, un mēs nevaram nenožēlot. Tas nav iespējams. Tāpēc tu vēl neesi beidzis grēkot, kad nāk nožēla, un līdz ar to tu dzīvo grēku piedošu, tev tavi grēki ir piedoti pagātnē, tagadnē un nākotnē. Tas ir tas, kas rakstīts Bībelē, amen? Tad skatieties, kas notiek tālāk. Parādās jautājums, kas tad ir ar grēku jaunajā derībā? Un, ziniet, jaunā derība saka, ka eksistē grēks, kas ir jaunajā derībā. Jaunajā derībā arī ir grēks, bet viņš atšķirās principiāli no vecās derības grēkiem. Principiāli atšķirās. Un tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Mums ir jāmāk skatīties pilnīgi citā rakursā. Halleluja, slavu tev, kungs! Jākaba vēstule, 4. nodaļa. Gods un slavu tev, kungs! Jākaba vēstule, 4. nodaļa, 17. pāns. Tad, tas, kas zina labu darīt, bet to nedara, tam tas ir par grēku. Lūk, ir grēks jaunajā derībā. Kad tu zini kaut ko labu darīt, bet tu to nedari. Redzi, jaunajā derībā nav runa par to, vai tu melo, vai tu zodz, tāpēc, ka par šīm lietām vispār nav jārunā jaunajā derībā. Viņas ir pretdabīgas jaunajai radībai. Viņas nav vispār, par viņām pat nebūtu jārunā. Un tāpēc, ja mēs ļoti gribam saprast, tad šie 10 baušļi, ja, mums viņi nav jāievēro. Ziniet, kāpēc? Jo mēs dzīvojam viņus ievērojot jaunajā derībā. Jaunajā derībā vienkārši tā ir dabīga lieta. Tas ir tieši tāpat kā, kad ir mazs bērns. Ja ir mazs bērns, mēs viņam sakam, nespēlējies ar sērkociņiem, vai ne? Nespēlējies ar nāzi. Neliec iekšā sērkociņas rozetē. Un tas ir normāli, jo mazs bērns, viņš var kaut ko tādu darīt. Tas ir tāpat kā bauslība, saka nezodz, saka nepārkāp laulību, saka nenogalīt. Tas ir tāpat kā bērnam teikt, neliec iekšā 2 sērkociņas rozetē. Bet tad, kad mēs pieaugam, tad ir lietas, kuras kļūst pašsaprotams priekš mums, vai ne? Kuram no jums pēdējo 5 gadu laikā kāds ir teicis, nespēlējies ar sērkociņiem? Piemēram, tev kāds ir teicis, nespēlējies ar sērkociņiem? Tev kāds ir teicis, nespēlējies ar nāzi? Ne? Kāpēc?
jo mēs esam pieauguši cilvēki. Tas būtu muļķīgi, ja es nāktu klāt un teiktu tagad, piemēram, Guntai, jā, teiksim, tur uzmanīgi ar elektrību, uzmanīgi ar sērkociņu. Tas būtu muļķīgi. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka mēs esam pieauguši. Bet tad, kad mēs esam bērni, tad tas bija loģiski. Protams, ir jāpasaka, ko drīkst darīt, ko nedrīkst darīt. Tieši tāpat tagad, kad mēs esam piedzimuši no jaunajā derībā, ir muļķīgi teikt pašsaprotams lietas, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nogalināt, tas ir skaidrs, tas ir mūsu dabā. Bet tagad mums ir cits līmenis. Un mūsu līmenis ir, kad tu zini labu darīt, bet tu to nedari, tad tas ir grēks. Šis vārds grēks grieķu valodā nozīmē aizšaut garām mērķim. Grēks šajā gadījumā, šis grēks nav tāds grēks, par kuru tu ieies ellē. Tu zināji labu darīt, tu neizdarīji, tu sagrēkoji, tu ieies ellē. Nē, tā nav. Tā nav, bet tu esi aizšāvis garām mērķim, kuru Dievs ir nospraudis tavā priekšā. Un zini, kas notiek, kad tu aizšauji garām mērķim? Tad, kad tu aizšauji garām mērķim, tad tu novirzies no ideālā ceļa, ko viņš priekš tevis ir paredzējis. Un uz šī ceļa ir tava personīgā svētība, uz šī ceļa ir tava veselība, uz šī ceļa ir tava mīlestība, uz šī ceļa ir tavs miers, uz šī ceļa ir tavs prieks un visu tev apkārtējo cilvēku mīlestība, miers, svētība un viss pārējais labais. Bet tu esi novirzījies no ceļa aizšaujot garām. Saproti? Un kas notiek tālāk? Tālāk notiek vēl viena ļoti interesanta lieta. Tātad grēks ir, ka tu zini labu darīt, bet tu to nedari. Un ir vēl viena lieta, ko Bībele jaunajā derībā sauc par grēku. Bet var šito pašu tēmu? Pēc tam. Vienkārši piemēra reāli. Kaut vienu no dzīves, vismaz, lai cilvēki saprast, es arī varbūt nesaprotu. Ko tu gribi? Vienu piemēru. Par ko? Darīt un neizdarīt. Jā, ļoti vienkārši. Labi, nav problēmas. Labi. Skatieties, piemēram, situācija ir sekojoša, ja? Tu brauc mašīnā pie stūres. Un tu redzi, kā pretējā ielas malā, piemēram, cilvēks nokrīt no riteņa. Padzīvojas cilvēks garām. Un tu parauc garām. Ja? Un kas notiek? Notiek sekojoša doma. Tev prātā ienāk šī doma. Vajadzētu apstāties un palīdzēt. Ir situācijas, kurās tu kaut ko redzi, bet tu pat neiedomājies par to. Jā. Tā nav problēma. Jo, kā šeit ir rakstīts, kurš labu darīt zina, tad, kas zina labu darīt un nedara, tam tas ir par grēku. Atcerieties, ar ko mēs iesākām šodienas dievkalpojumu. Mēs paši no sevis neko labu nevaram nodomāt. Bet, ja varam, tas ir no Dieva. Amen? Tad, lūk, piemēram, ir tāds jaucī, es braucu un varbūt es pamanu, ka kaut kas notiek. Bet es pat neiedomājos par to. Un es aizbraucu, viss ir kārtībā. Bet ir situācija, kurā es braucu, es ieraugu, un Dievs, kurš ir manī, man norāda uz šo situāciju. Un tagad es zinu labu darīt. Saprot atšķirību? Ja? Tagad es zinu labu darīt. Un kas notiek? Kad es braucu uz dievkalpojumu? Bet es braucu uz dievkalpojumu. Un es nevaru kavēt. Un cilvēki gaidīs. Cilvēki gaidīs. Zini, man bija tāda situācija, es to izstāstīšu precīzi. Man bija tieši šāda situācija. Pirms apmēram pusotru gadu, es nezinu, varbūt 2 gadu atpakaļ. Pusotrs gads tas bija kaut kur tā, jā. Man bija sarunāta tikšanās, kur man bija jāskatās jaunās telpas priekš draudzes. Nevis šīs telpas, bet bija vienas konkrētas telpas, kuras man bija paredzētas sarunāt, satikties, paskatīties, jā, un bija doma, ka mēs pārvāksimies uz turieni. Olimpiskajā centrā. Un es braucu uz turieni un notiek šāda situācija. Tur viens cilvēks sadzēries pretējā ielas pusē, streikuļodams iet un pakrīt, jā, un es redzu, ka viņam nekas fiziski noticis nav. Bet man bija tāda, ka es sajūtu iekšā, aizēju. Un man bija tā, es jau teicu, Dievs, kas tas ir? Paskaties uz šo cilvēku. Es sāku ar Dievu runāt. Es jau teicu, paskaties uz šo cilvēku. Es teicu, viņam vajag tevi, viņam vajag palīdzību. Sūti kādu, lai viņš viņam palīdz. Es tiešām tā pateicu pašī tā. Un Dievs pat saka, viņš saka, kāpēc man tev nepalīdzēja? Un tad es sāku tirgoties ar Dievu. Es viņam saku, Dievs, tu redzi, cik ir pulkstens. Ja es palīdzēšu šim cilvēkam, es nokavēšu tikšanos. Man ir sarunāta tikšanās, piedamām vēl pa draudzes lietām, svarīga tikšanās, ja?
Un Dievs man neko nepateica vairāk. Neko vairāk nepateica. Es aizbraucu uz turieni. Ja? Man tur bija izslavējuši, ka tās ir pašas labākās telpas, kādas vien var iedomāties. Es uz turieni aizbraucu, un man bija skaidrāks par skaidru. Šīs telpas man nepatīk, un šīs telpas nav priekš mūsu draudzes, un viņas mums nedara. Un saprot, kas ir? Dievs zināja to, ko nezināja es jau tad. Viņš jau tad zināja, ka tā nav vieta priekš mums. Viņš jau tad zināja, ka mums ir jābūt šeit. Jo īstenībā es jau no sākta gala gribēju būt tieši šeit. Un man bija vienalga tas, ka tur ir 10 reizes vai 100 reizes skaistāk un gaišāk, un es gribēju būt šajās telpās. Es zināju, ka es gribu būt šeit. Es zināju, ka es pilnīgi to redzēju. Ja? Bet kas notika? Es braucu uz tikšanos, un es nepaklausīju. Un līdz ar to, kas notika, es nezinu. Es nemāku spriest, kas un kā, bet es aizšāvu garām. Un es iztērēju lieki laiku, kur Dievs tāpat zināja, ka man nav tas jādara. Tas ir piemērs, ja? Piemēram. Tāda situācija. Bet kā tu rīkojies tagad, saprot to, ka tu neizdarīji aizšāvu garām, jā? Nekas, nožēlo, atvainojies, pasmējies un ej tālāk. Tas paldies Dievam. Pasmējies un ej tālāk. Ja ir viens grēks, un kā tu grēks? Gods un slāva, kungs. Man pēc tam ir par šito, labi, ka tu Nē, pateici, bet man šitas ir bija līdzīgi. Labi, draugi, tā, runas pēc tam, ja? Jā. Slāva, kungs. Halleluja. Man patīk, ka jums ir daudz ko stāstīt, tā ir draudzes būtība. Pēc dievkalpojuma mēs runāsim visu pagriezt. Amen. Tā, slāva, kungs. Skatieties tālāk, Romiešiem 14. nodaļa. Vēl viens grēks, Romiešiem 14. nodaļa. Grēks jaunajā derībā. Amen. Tieši tā. Romiešiem 14, 23. Un es lasīšu no pānta beigām. Bet viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Jaunajā derībā mēs esam aicināti dzīvot ticībā. Habakuka 2.4 ir teikts, ka taisnais dzīvos no ticības. Vispār 4 reizes Bībelē pateikts šī frāze. Mans taisnais dzīvos no ticības. Amen. Un tajā mirklī, kad mēs kaut ko darām, nevis ticībā, neticībā, tas klasificējās kā grēks. Pat laba lieta, ko tu dari, bet ja tu viņu nedari ticībā, Bībele saka, tas ir grēks. Zini, kāpēc? Jo jaunajā derībā, atšķirībā no vecās derības, nekas nebalstās uz rakstisko burtu. Jaunajā derībā nekas nav mēs nevaram skatīties tā, ir rakstīts un tāpēc es daru. Jaunajā derībā nozīme ir ticībai. Nozīme ir ticība. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tajā mirklī, kad tu tici, tad, tava darbība pagodina Dievu. Tad, kad tu netici, bet dari, tava darbība pagodina tevi. Tā ir milzīga atšķirība. Mūsu uzdevums ir pagodināt Dievu, un tikai ticība ir tā, kas pagodina Dievu. Halleluja! Paskatieties, es jums parādīšu smalkāk šo lietu. Viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Redzi, tajā mirklī, kad vispār es teikšu tā, pastāv tikai 2 veidi, kā rīkoties. Tu vari rīkoties ticībā, vai arī tu vari rīkoties miesīgi. Alternatīvas nav. Ir 2 varianti. Vai nu tu rīkojies ticībā, vai nu tu rīkojies miesīgi. Pat vienu to pašu lietu tu vari darīt ticībā, vai arī tu vari darīt miesīgi. Ticībā nozīmē pilnīgā paļāvībā uz Dievu. Tad, kad tu kaut ko dari ticībā, tad tu to dari pilnīgā paļāvībā uz Dievu. Bet tad, kad tu kaut ko dari miesīgi, tad tajā mirklī tu paļaujies vai nu uz sevi, vai nu uz apstākļiem, vai nu uz cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Un Bībelē teikts, ka nolādēts ir tas, kurš paļaujās uz miesu un dara to par savu atbalstu. Nolādēts ir tas, kas paļaujas uz cilvēkiem. Nolādēts ir tas, kas paļaujas uz savu prātu gudrību. Bet svētīts ir tas, kas paļaujas uz to kungu. Un tāpēc ticība tā ir paļāvība uz to kungu. Kamēr miesīga darbība, tas ir tas, ko es varu izdarīt. Ziniet, man bija situācija, pat kā pirms pāris dienām. Pirms pāris dienām bija situācija. Jo ir cilvēki, kuri saka, bet es darīšu labas lietas, es būšu labs. Bet ziniet, man bija situācija. Es gāju iekšā veikalā un uzrunāju vienu sievieti. Viņa man palūdza, vai nevar viņai iedot naudu. Un es steidzos, kā parasti tādās situācijās. Es nezinu, kāpēc, tad, kad kaut ko varētu labi izdarīt, parasti cilvēks steidzās. Es steidzos. Un es
es teicu, zini, ko es saku, varbūt es ieiešu tev nopirkšu labāk ēst kaut ko, ja? Ko tu gribi? Viņa man pateica, ko viņa grib. Es iegāju nopirkt viņai, un viņa man vēl pateica pirms es iegāju veikalā, viņa man pateica, bet man vajadzētu kaut kādu naudu, viņa saka, man vajag priekš ārstēšanās, man vajag precāku līdzekļus, ja? Un tā tālāk operācija bijusi nesen. Un pietiekam zolīdi izskatījās, cilvēks nebija bezpaņumtniece, ja? Nu, varēja redzēt, ka zolīdi runāja pietiekami, ja? Nu, labi, es ieeju veiklā, man jau bija skaidrs, ka es nākot ārā noteikti gribu par viņu lūgt un likt viņai rokas virsū, un es visu laiku veiklā, kamēr biju, es teicu, Dievs saka man, ko viņai pateikt. Dievs sagatavo viņu, Dievs dod man gudrību, dod man vārdus, un tā tālāk, visu laiku lūdzos veiklā, kamēr tu tos produktus sapirkt. Un tagad es izēju ārā, un es viņai dodu maisiņa produktiem. Ja? Un, ziniet, es redzu, viņi ir ļoti pateicīgi. Viņi nav priecīgi. Nav smaida, pēc acīm var redzēt, cilvēks ir skumjš, cilvēks ir nomākts, nav prieka. Bet viņi ir dabūjusi produktus. Viņi ir pateicīgi, viņi nav priecīgi. Redziet, līdz šim tā ir bijusi kas? Miesīga darbība. Tā ir bijusi vienkārši it kā labs darbs, bet miesīgi. Es neko tālāk, es viņai nebiju plānojis naudu nekādu dot, bet tad mēs sākām runāt, un viņi man saka, liels paldies par produktiem, un tā viņi saka, bet varbūt jūs man varētu tomēr kaut kādu naudu iedot, jo viņi saka, man vajag zāles, un tā, es pat nezinu, cik īsti, bet man vismaz kaut ko es varēšu nopirkt, ja. Mēs parunājām, un es domāju, es tev iedošu. Jā, viņi izvilka receptes no Somas vairākas, kur viņi ir vairākas receptes, tur tiešām daudz tās receptes ar visādām zālēm. Viņi saka, es pati pat nezinu, kas tas ir un cik tas maksā, bet man vajag vienkārši tā. Labi, es viņai iedevu naudu. Viņi bija ļoti pateicīgi. Viņi nebija priecīgi. Viņi vēl joprojām nebija priecīgi. Ne smaida, nekā. Viņi bija vienkārši, es redzēju, dziļi pateicīgi. Bet vēl joprojām ir šis izmisums acīs, vēl joprojām ir nomāktība. Un atkal tā bija kas, vēl joprojām miesīga darbība. Saprotiet pareizi, lai iedotu naudu, tev ticību nevajag. Ja tev nauda ir, lai iedotu viņu cilvēku, tev ticību nevajag. Lai nopirktu produktus, tev ticību nevajag. Nav vajadzīgs. Bet ziniet, kas notika tālāk? Tālāk es apsēdos viņai blakus. Turpat pie veikala es apsēdos viņai blakus. Un mēs sākām runāt. Un es teicu, ziniet, mēs krieviski runājām. Es viņai teicu, ziniet, es esmu mācītājs. Krieviski tas ir pastari. Un es prasīju, vai tu zini, ko tas nozīmē? Jo ne katrs zina. Un viņi man saka, jā, es zinu. Viņi saka, man pirms kādu laiku uzdāvināja Bībeli. Un es 4 reizes viņu esmu izlasījusi. Redziet, interesanti ir tas, ka pirms tam es domāju, Dievs, kā gan es uzrunāšu šo cilvēku. Es domāju, varbūt viņi negribēs neko dzirdēt. Bet tad, kad es pieminēju Dievu, tad izrādās, ka Dievs jau sen viņu bija sagatavojis. Ja? Un saprot, kas notiek. Un tagad viņi man sāk stāstīt par Dievu. Ja? Un tad es vienkārši, mēs turpinājām runāt, un es viņai teicu, Bībelē ir rakstīts, ka mūsu Dievs ir Dievs, kas dziedina, vai tu to zini? Viņa saka, jā, es zinu. Es saku, es gribu par tevi lūgt šeit un tagad. Jā, lūdzu. Un es uzliku viņai rokas, es lūdzu par viņu, par to, lai tās sāpes iet prom, lai viss iet. Viņa teica, ka viņa sajūt, kā siltums ienāk iekšā. Un zini, kas ir? Viņa sāk smaidīt. Gars pieskāra. Viņa sāk smaidīt. Viņa atklāja, viņa palika priecīga. Un es gribu pateikt, cik interesanti. Pārtiku, kuru viņai vajadzēja, un viņa dabūja, viņu nevarēja iepriecināt. Nauda, kuru viņai vajadzēja, un viņa dabūja, nevarēja viņu iepriecināt. Bet ir tikai viena lieta, kad tu rīkojies ticībā. Redzi, šīs pārējās 2 lietas bija miesīgas. It kā laba darbi, abi divi miesīgi. Bet tad, kad tu darbojies ticībā, tad tikai ticīgais ticībā var izdarīt kaut ko tādu, ko nevar izdarīt neviens cits. Un tieši šī ticība un darbība ticībā bija tā, kas viņu iepriecināja. Tā bija tā, kas izmainīja viņas stāvokli. Amen? Redziet, par ko ir runa. Tāpēc Bībele saka, viss, kas netiek darīts ticībā. Viss, kas netiek darīts ticībā. Tas ir kas? Tas ir grēks. Viss, kas nenāk no ticības, ir grēks. Gods un slāva, kungs. Tāpēc mums jaunajā derībā nav runa par to, ko darīt, ko nedarīt. Mums jaunajā derībā ir runa par to, vai mēs dzīvojam ticībā. Un runa par to, vai mēs darām to labo, ko mēs zinām darīt. Lūk, ir runa par grēku jaunajā derībā. Halleluja! Jaunajā derībā grēks ir neaprunāt. Mums nevajag aprunāt. Grēks ir neaprunāt, nepareizi. Jaunajā derībā grēks ir aprunāt. Nevajag nevienu aprunāt. Jaunajā derībā grēks ir skaust.
Grēks ir nepiedot. Grēks ir dzīvot aizvainojumā. Lūk, kāda veida grēks ir jaunajā derībā. Redzi, mēs sakam, šis grēks, viņš ir pārgājis no atklāti redzama grēka uz augstāku līmeni, uz dziļāku līmeni. Šis grēks ir pārveidojies. Un tagad mums ir jāskatās, ko mēs domājam, ko mēs darām, ko mēs sakam, kā mēs runājam, kādi ir mūsu motīvi. Amen. Un tāpēc Bībele saka, Dievs neskatās tā kā cilvēki. Dievs neskatās uz darbiem. Dievs izpēta sirdis un īkstis. Jā, ir rakstīts. Šis vārds īkstis no ebreju valodas nozīmē visdziļākā iekšējā cilvēka būtība. Dievs pārbauda sirdis un visdziļāko iekšējo cilvēku būtību. Viņš skatās, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Kāpēc tu saki to, ko tu saki? Kāpēc tu rīkojies tā, kā tu rīkojies? Jo motīvam ir lielāka nozīme nekā darbībai Dieva acīs. Mums, kā jaunās derības kristiešiem, nav runa par to, ko mēs esam izdarījuši. Runa ir par to, ar kādu motīvu mēs to darām. Kā Bībelē ir teikts, kad tu dod žēlastības dāvanas, lai tava labā roka nezinu, ko dara tava kreisā roka, ja? Kāpēc? Zini, kāpēc? Jo nav nozīmes darbībai, ir nozīme sirds motīvā. Un ja tava sirds būs pareizā vietā, tava darbība būs pareizā vietā. Tas ir tas, ko mēs runājām pagājušo reizi. Ja tu būsi ar Dievu visās lietās, tad Dievs caur tevi darīs šos labos darbus. Amen. Un tavs sirds motīva būs pareizi. Gods un slāva tev, kungs. Gods un slāva tev, kungs. Tātad bauslība, un vēl pēdējā rakstvieta, droši vien ar to mēs pabeigsim. Bauslība bija mūsu audzinātāja līdz Kristum ir rakstīts, vai ne? Mēs tikko kā lasījām. Tad tagad mēs esam atbrīvoti no bauslības, izspieti no bauslības. Bet kas notiek tālāk? Vai mēs esam palikuši bez pieskatīšanas? Vai mēs esam palikuši bez audzināšanas, bez audzinātājas? Vai mēs esam atstāti vieni paši? Nē, nekādā gadījumā. Skatieties tālāk, Titam. Gods un slāva tev, kungs. Vēstule Titam. Vēstule Titam, un tā būs 2. nodaļa. 11. 12. pāns. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Šī ir raksturieta, kuru ļoti daudzi zina. Es viņu esmu arī neskaitāmas reizes izmantojis dievkalpojumos. Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, bet ļoti bieži cilvēki šeit apstājās. Nepaskatoties tālāk nākamo pāntu. Bet ziniet, kas ir rakstīts tālāk? Ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai mēs atsakamies no bezdievības un no pasaulīgām iekārēm un patīkami un prātīgi, taisni un dievbīgi dzīvojam šajā laikā. Halleluja! Dieva žēlastība, kas ir atspīdējusi visiem cilvēkiem, tā nav žēlastība, kura tikai un vienkārši piedod mums mūsu grēkus, mēs par to arī esam runājuši. Tā ir žēlastība, kura ne tikai piedod mums, bet kura audzina mūs. Vai arī šis vārds audzina nozīmē māca, pamāca, izglīto, ievada. Tie ir tulkojumi šim vārdam. Šī žēlastība viņa mūs māca, pamāca, audzina, lai mēs atsakamies no bezdievības un no pasaulīgām iekārēm un māca mums prātīgi, māca taisnīgi, māca dievbīgi dzīvot šajā laikā. Halleluja! Žēlastība mūs māca. Dieva gars mūs māca visās lietās. Tāpēc mums, kā kristiešiem, ir jākļūst tādiem, kuri apzinās gara vadību. Mums ir jāapzinās gara vadību. Tāpēc arī Jēzus teica, sagaidiet svēto garu, jo bez viņa jūs nieka nespējat. Jo redzi, mēs esam pārgājuši citā augstākā līmenī. Ieejot jaunajā derībā, ieejot jaunajā dzīvē, piedzimstot no jauna, mēs vairs neesam burtakalpi, mēs esam gara vadīti. Un gars, kad gars vada, tad Bībelē ir teikts, ka neviens nezina, kur gara cilvēks dodas un kā, bet gars viņu vada. Gods un slāva tev, kungs. Tāpēc atvērsim savus acis un ļausim, lai svētais gars mūs vada. Ļausim, lai svētais gars mūs vada. Nesakosim vairs miesīgi. Neskatīsimies vienkārši ar acīm, nemeklēsim taustāmo. Sekosim gara vadībai. Un zini, gars tev var likt darīt visneaptveramākās lietas, visneloģiskākās lietas. Gars tev var uzrunāt tādā veidā, kā miesīgi tu nekad pat neiedomātos rīkoties.
bet būsim gara vadīti. Amen. Gods un slava tev, kungs. Vecā derība bauslība, viņa dod aizliegumus. Vecā derība un bauslība, viņas dod aizliegumus. Bet jaunajā derībā gars māca, kā būt par svētību. Gars māca, kā būt par svētību. Gods un slava tev, kungs. Un ja tu vienmēr turēsies pie bauslības, tu nekad nespēsi patiesi sekot garam. Ja tu vienmēr turēsies pie vecā, kas Bībelē ir teikts, tas, kas ir vecs un noveco un ir tūs aiziešanai bojā, ja tu turēsies pie tā vecā, tu nekad nespēsi patiesi atdoties jaunajam un būt gara vadīts. Bet mēs izvēlamies būt gara vadīti. Amen. Amen. Piecelsimies kājās. Tēvs, tu esi sūtījis savu dēlu. Un viņš mums ir devis jaunu pamatu. Viņš mums ir devis jaunu dzīvi. Jēzus Kristus mums ir devis jaunu pieeju tev. Pieeju bez šīs starpsienas, kas mums atdalīja. Šī starpsiena grēks, kas mums atdalīja, ir noārdīts. Un mums vairs nav jāturās pie tām drupām, kas ir palikušas. Šīs drupas arī ir aizskalotas projām. Jēzus svarnajā vārdā mums ir pieeja pie tevis, caur Jēzus asinīm. Mums ir pieeja pie tevis un mums ir iespēja dzīvot garā. Tāpēc, Tēvs, es lūdzu Jēzus svarnajā vārdā. Es lūdzu, lai mēs pārtrauktu skatīties uz rakstisko būti, bet lai mēs sāktu skatīties uz tavu garu, uz tavu vadību. Un Jēzus svarnajā vārdā, tavs vārds ir pamatu pamats. Tavs vārds ir pamatu pamats. Tāpēc mēs stingri turamies pie tava vārda. Tāpēc, kungs, neļauj mums arī aizplīst prom no tava vārda patiesības, bet gan atpazīt garu, kas nāk no tevis, kas ved uz mīlestību, kas ved uz vienotību, kas ved uz svētumu, kas ved uz svētāpšanu, kas ved uz dievbijību. Gods un slāv tev, kungs. Atpazīt garu, kas nāk no tevis, kas ir svētais gars, un sekot svētajam garam. Jēzus svarnajā vārdā, kungs, māc mums būt tīriem savos nolūkos un nodomos, ar šķīstību un tīrību būt katrā savā darbībā, kungs. Jēzus Kristus varnajā vārdā, visas gods un visas slava tev. Tēvs, ir pienācis laiks atbrīvoties. Un tu esi teicis, kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Tāpēc mēs izvēlamies turēties pie tevis. Mēs izvēlamies sekot tev. Mēs izvēlamies būt tevis vadīti. Jēzus Kristus varnajā vārdā. Kungs, tāpēc mēs atsakamies no savas pieredzes. Mēs atsakamies no tā, ko mēs esam iedomājušies kādreiz. Mēs izvēlamies tikai to, kas nāk no tevis. Mēs izvēlamies tavu vadību. Jēzus Kristus varenajā vārdā. Amen!